Labdien! Mani sauc Miķels, un es šodien jums nolasīšu Ziemassvētku pasaku Palāns Peksis Ziemassvētkos. Līdz Ziemassvētkiem atlikušas tikai dažas dienas. Palāns Peksis kļūst nepacietīgs. Viņš jau ir izrotājis istabu un Ziemassvētku eglīti ar zvaigznītēm un krāsainiem bumbuļiem, bet rotaļlācītim Tedim uzlicis galvā rūķi cepuri. Tad pieplicis pie loga rūts un skatīdamies, kā krīt sniegs, viņš gaida, kur gan palikušas lielās ziemeļbriežu vilktās kamanas, kas pilnas ar dāvanām. Tu vēl neesi uzrakstījis Ziemassvētku vecītim vēstuli, atgādina mamma. Kā viņš uzzinās, ko vēlies? Patiešām biju pavisam par to aizmirsus. Palāns Peksis neprot rakstīt, bet piesēdies pie sava galdiņa, viņš aizrautīgi darbojas ar krāsu krītiņiem. Mīļo Ziemassvētku vecīt, es ļoti gribētu saņemt dāvanā rotaļu vilcienu un lidmašīnu un vēl daudz saldumu. Ai, piemiršu, manam lācītim Tedim noderētu silta šalla un jauna cepurīte. Gan Ziemassvētku vecītis sapratīs skaistos zīmējumus. Māmiņ, te ir vēstule, vai tu to aizsūtīsi? Es tikmēr iziešu ārā paspēlēties sniegā. Palāns Peksis satuntuļojas, cik vien labi māku, un kopā ar savu rotaļu lācēnu dodas laukā ziemas augstumā. Cik daudz sniega! Īstais laiks būvēt sniegapeli. Palāns Peksis pieredzējās par sniegu, bet viņš nav viens, žviks. Viņa draugs Vāverēns izdomāja jaunu jauku rotaļu. Aidā, tā ir vēl jautrāk nekā karuselī. Viņš smiedamies slidinās ūdens notikā. Kā tev patīk, Tedi? Vai nav skaista sniegabele? Tev neliekas, kā tā ir līdzīga manam tētim? Palāns Peksis ļoti lapojas ar padarīto darbu. Vēl nekad viņš nav uzcēlis tik lielu sniegapeli. Tā ir lielāka par viņu pašu. Nu gan kļūst pārāk augsts, brr. Tad iesim atpakaļ mājas siltumā. Nevar iedomāties, kā var ilgi izturēt tādā augstumā. Palānam Peksim aiz augstumu klāp zobi un paķērs lācām, tad viņš vien mājās. Cici, kad jau ir uz mājas sliekšņa sauc putnēns. Vai jūti, cik augsts? Lūdzu aizdod savu šalli. Šoridien man bija savienots spāriņš un es nevarēju kopā ar citiem aizlidot uz siltajām zemēm. Palāns Peksis ir pārāk pieķēries savas skaisties šallai un izlieks, ka neko nav dzirdējis. Pienācis vakars, bet Palāns Peksis savā siltajā gultiņā jūtas nāmīgs. Kas nodarbina tavu prātu, Peksi? Māmiņa jautā. Māmiņ, kā tu domā, vai Ziemassvētku vecītes ziņa esam bijuši kopā un nekrietni? Ziemassvētku vecīts vienmēr visu zina. Varbūt to esi izdarījis ko sliktu. Vēl ir laiks to vērst par labu. Māmiņa viņu mierina. Palāns Peksis nākamajā rītā pamūs sagri. Ātrāk, māmiņa, mums jāķers pie darba. Paņemsim manu veco džemperu un izārdīsim. Tad būs dzīves siltai šallai. Vai tu man palīdzēsi? Ar māmiņu palīdzību šallai ātri vien ir gatava. Palāns Peksis iesēdina lācēnu Tedi ragaviņās un skrien ārā. Sniegā meklēt nabaga putnēnu. Putniņ, kur tu esi? Atsaucies! Satraukti sauc Palāns Peksis, taču neviens neatbild. Beidzot, es tevi atradu. Ātrāk ņem šalli un apliec ap kaklu, tad tu viņš kļūst siltāk. Tomēr putnēts ir pārāk nosals un kļūst pavisam vārgs. Paldies, Peksi, bet tagad ir par vēlu. Ar šalli vien man nepietiks, bet mežā man ir pārāk augsta. Palāns Peksis nezaudē dūšu. Viņš palīdz putnēnam ierausties ragavās, apsedz viņu ar šalli un ar savu jaku, un pēc tam teciņas steidzas mājās. Karš buljons un siltums no pavārdu uguns tev palīdzēs atlapt. Viņš nomierina jauno draugu. Pienākusi Ziemassvētku nakts. Drīz būs klāt lielais ziemeļbriežu vilktās kamanas. Ziemassvētku vecītis brūk pie labsirdīga Palāna, kurš mierīgi guļ zem siltas sēdziņas līdzās jauniem draugam putnēnam. Tas beidzot ir siltumā un jūtas laimīgs. Būs daudz dāvanu. Beigas.